Nokļuva jaunās filmas Tumšā robeža uzņemšanas laukumā Sina Villa, bet man ar aktieru lomu bija par maz. Es izlēmu ielīst pašā procesa vidū un iedokumentēt, kas patiesībā notiek filmas aizkadrā. Kā mums ir laiks, tagad mēs nedaudz iepazīstamies ar filmas dekorācijām. Mūsu pasauks, kad būs laiks, sagrimēs, pārģērbsies, un mana loma, es būšu viesmīlis vagonā. Tur Jēkabs cīnīsies ar kādu, cik es saprotu, un es būšu viesmīlis. Nav pierādījums, ka šīs ir dekorācijas. Šie bāra krēsli, viņi nemaz nav tik mīksti. Paskat cieti. Bet oriģinālā jābūt ļoti mīksti. Laiks pārvērsties par 1938. gada viesmīli. Teikšu godīgi, man nav pilnīgi nekādas pieredzes šajā darbā, bet esmu drošs, ka tikšu galā. Starp citu, ziniet, kā es šeit nokļuvu? Man šajā projektā uzaicināja galvenās lomas atveidotājs Jēkabs Reinis. Labāk, jā? Ir aiztaisīt ciet? Nē, nav. Es varu šitien vēl savilkt. Tur ir Jā? Tev ir ļoti laba sejas neko nevajag. Jā? Filmēšanas, paskaties, Mati, brīnišķīgi, ja pumpas nav. Nav pumpas, jā. Ēdas nav. Viss ir labi. Paldies tev, tu vari iet. Tu esi gatavs. Jā. Droši var nākt uz vilcienu. Tu visi saskaņots ar režisoru, producentu. Tu vari fotografēt, tu vari filmēt arī to mūsu cīņu. Jā, protams, jā. Noteikti, jā. Tur nelīst kadrā, bet tu... Nē, saprotam, jā. Es šeit. Ej, čau! Nē, lieliski, super. Jā, Zini, kā citreiz cilvēks staigā man visu laiku. Mums arī, viņš visu, viņš tā gāja un visai tā kā pie kameras. Nopietni, laikam nav bez pieredzes, jā. Tik šausmīgi, viņš saka, es man nogalināšu. Redzēt, jā. Labi, esmu ietērpies oficianta kostīmā. Tagad eju uz vilcienu filmēt pirmos kadrus. Pastīties, kā tur tā cīņa notiks. Tā interesanti. Esmu jau sagrimēts arī nedaudz. Nezinu, vai redzēt vai ne, bet noteikti ādas krāsai un tonim jābūt labākam. Pastāsti, kas mums tagad notiek vienkārši īsumā. Šodien mēs filmējam Tumšo robežu. Praktiski viena no fināla dienām notiek filmēšana, un šodien ļoti svarīga aina. Būs liela klope vilciena vagonā. Nebūtu tāda, Latvijas kino vēl nebūs. Ēdnīcas vagons, pasažieru zolīte, kur mums būs. Tas viss ir, kā mēs redzam, maksimāli pietuvināts tam laikam. 38. gads, gan kartes, gan galda piedarumi, krēsli, plakāti. Mēs redzam, kur apceļo skaisto Latviju. Šeit būs viens kautiņš. Pat tādā šaurā vietiņā. Kautiņš šeit būs viena klope. Tad mēs ejam tālāk uz nākamo vagonu. Šeit mums ir lielā klope. Te viss gāzīsies, kritīs. Te mans dublieris. Dublieris jau, jūs pilnīgi pat var sajaukt, jā? Arķums, Roma labākā Eiropas kaskadieru komanda. Jā, esmu jau dzirdējis, jā. Mēs varam būt lepni, ka mums ir šādi džeki, šādi vīri. Tikai darbs labākajiem. Ļoti interesanti, es jums teikšu. Tagad mēs netraucēsim nevienam. Laba vietiņa kopā ar režisoru, tāpat blakus pastīties no maliņas, kā notiek viss tas kautiņš un filmēšana. Tā kā būs interesanti. Dabūju tagad pa īstam, jā?
ievilkt, kā lai sajustu, lai dot pretī. Tā kaut ko tur tēlo, zinu, ka iedod uzreiz uz saprotu. Pirma kaut kāda tur. Jā, tu būs ar atnāk jau fingāņiem. Tā, nu, ok, kungs pastāst, kas notiek vispār, kā pagāja process, cik tālu esam. Kā redzēt, var redzēt, bišķīt strādāts ir. Kaut kāds sviedriņš ir parādījies jau. Neko, turpinam klopi. Nu, nemānies Pastāst, kur ir sviedriņš. Kāpēc tev vajadzēja izjaukt to visu, lai redz, ka es tiešām strādā. Bet nē, kā mēs zinām, kino ir viens liels fakes. Jā. Bet nē, šodien nav tā, ka tikai fake, šodien tiešām ir programma. Mēs esam nedēļu ar kaskadieriem gatavojušies, dienā strādājuši, veidojuši šīs cīņas, kuras šodien ir paredzētas. Un tā man pašam ir arī tāda pieredze pirmā, kad tik intensīvi strādāt ar kaskadieriem ārpus kadra. Un tā kā liels darbs ir izdarīts, un šodien īstenībā ir ļoti viegli, jo iepriekš viss ir samēģināts atteikt tikai izpildīt reālā lokācijā, reāliem kostīmiem, reāliem rekvizītiem, un rezultātu varēsiet novērtēt. Ļoti interesants process un daudz darba, liela komanda. Viss tā, zin kā, kopā visi sadarbojās ļoti forši. Nu, joprojām gaidam, viss notiek un tādos tērpos. Tagad es teigu un domāju, tiešām mūsdienās ir nedaudz ērtāks drēbis, kurpes arī. Kā tu jūties, Kaķerīna, labi? Neesi nogurusi? Jā, Kaķerīnai būs nedaudz savādāka loma. Viņa stāvēs uz peronu vai varbūt pat sēdēs restorānā. Pagaidām vēl nezinu, bet es būšu oficiants. Jā, nu, to jūs laikam redzēsiet, ko es darīšu. И ты чуть-чуть дальше еще. Здесь ему надо. Тык. Paldies! Да! Čau! Šitais būs pēc. Es varbūt pat varu vienu kā jau kopīgs sprīdroši. Tā kā tu bija. Jā, paldies! Ну, на актере остался отлично. Там звук можно брать с падения, мне кажется, нет? Aiziet! Un tev vienkārši jāiet taisni līdz pat sarkanajiem te pie sarkanajiem paskaties uz aizmuguri un pazūd iekšā. Eju tālāk pie tiem. Kaut kur no Aiziet! Jā. Šajā brīdī es iznāku. Ieraugu Edgaru, oficiantu. Jā, tu ieraugi Edgaru, jā, labi. Un es eju garām oficiantu. Ej garām oficiantam. Okay. Un tu oficiantu tagad nāc aiz viņu. Jā. Tu esi visu apkalpojis, ej? Labi. Es eju ar paplātu. Ej, tu ar visu paplātu skaties. Jākabs atrada vienu, pirms otrā pasaules kara bija viens vācu spiegs, kas Latvijā bija strādājis. Viņš rakstīja, kas notiek uz PSRS Latvijas robežas. Un tur bija tā, ka tik daudz notikumu, kad faktiski visas lielvaras jau gatavojās karam. Un faktiski 1938. gads jau bija tāds ļoti slikts gads vienkārši. Nu. Un gribējās uztaisīt tagad, šodien. Kas tas tāds ir? Filmu varēs redzēt šajā gadā, 2026. gada 6. novembrī.